Šī dienas blogā mazliet vairāk par nākotni. Jā, par to, kā lēmumu pieņemšana šodien ietekmē nākotni, un ja mēs skatāmies uz Latvijas pašreizējo situāciju, tad tieši šī lēmuma pieņemšana, manuprāt, lielā mērā skaidro to bedri, kurā mēs esam. Līdz šinējie pieņemtie lēmumi diezgan bieži ir bijuši pārāk īstermiņi. Jā, teiksim, mums vienmēr ir licies no valsts puses, ka šodienas problēma ir tāpat aktuālākā, un līdz ar to atrisināsim šo problēmu, un tad nākotnē redzēsim, kas notiks ar visu pārējo. Diemžēl pašreizējā situācija liecina par to, ka šāda pieeja nevienmēr ir pareiza, un pat tad, kad mēs reaģējam uz īstermiņu lietām, teiksim, pieņemam dažādas īstermiņu lēmumus, mums noteikti ir nepieciešams saglabāt arī ilgāku skatu termiņu un skatīties, kā šodienas lēmums ietekmēs nākotnes situāciju. Un viens no vislabākajiem pēdējā laika piemēriem tam ir, piemēram, budžets. Ja mēs skatāmies uz 2010. gada budžetu, mēs varam atrast dažas labas lietas un dažas arī netik labas lietas. Un viena no tām lietām ir, protams, iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Ja mēs skatāmies uz šo lēmumu, kas bija nepieciešams, lai valsts budžetā tiešām iekasētu šos nodokļus, tad tika pieņems lēmums palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tomēr, ja mēs skatāmies tādā vidējā un ilgākā termiņā, jau pašreizajā situācijā šis nodokļu sloks, kas ir Latvijā uz darba spēku, ir samērā liels un dara atsevišķās jomās mūs nekonkurētspējīgus. Līdz ar to nākotnes attīstības tendence vajadzētu saskatīt tādā virzienā, ka šis nodokļu sloks darba spēkam tiks mazināts. Savukārt, ja mēs tagad esam palielinājuši, tas nozīmē, ka nākotnē mums atkal pie tā paša jautājuma būs jāatgriežas un šis nodokļu sloks būs jāsamazina. Līdz ar to, teiksim, mēs neesam izmantojuši šo situāciju vislabākajā veidā, proti atrisinot šīs problēmas jau tagad un neatliekot tās uz nākotni. Diemžēl mēs šīs problēmas esam atlikuši uz nākotni. Un varbūt šīs, teiksim, mazās kļūdiņas, jā, tajā pirmajā momentā nešķiet īpaši būtisks, bet, diemžēl, viņas laika gaitā akumulējas. Un, ja mēs skatāmies uz to pašu budžetu un skatāmies apmēram uz to apjomu, cik lielai šī korekcijai, ja budžeta konsolidācijai būtu jābūt, tad iepriekšējo gadu šī īstermiņa lēmuma pieņemšana mums ir izraisījusi diezgan lielu bedri. Jā. Ja mēs skatāmies uz neseno Eiropas komisijas pētījumu, tad mēs redzam ļoti tādu nepatīkamu ainu, proti Eiropas komisijas novērtējums Latvijai, lai sasniegtu sabalansētu budžetu, ja, šī korekcijai ir jābūt aptuveni 9,9% apmērā no IKP. Lietuvā šīs problēmas nav īpaši mazākas, tur šim korekcijas apjomam ir jābūt aptuveni 7,8% apmērā, savukārt Igaunijā šī situācija ir radikāli citādāk. Viņiem šim korekcijas apjomam ir jābūt tikai aptuveni 1% apmērā. Līdz ar to mēs samērā skaidri varam redzēt, ka, teiksim, Igaunijas lēmumu pieņemšana jau iepriekšējos gados, teiksim, skatoties krietni tālāk nākotnē, jā, skatoties, kas notiek ar budžetu ne tikai šodien, bet arī, teiksim, pēc gadiem 3, 5, mēs redzam, ka pašreizajā situācijā viņam šī korekcija nepieciešama krietni mazāk, un līdz ar to viņam šī recesija ekonomikā arī visticamāk būs krietni īsāk un krietni mazāk. Savukārt Latvijai šī korekcija būs samērā liela un, diemžēl, īstermiņā arī samērā sāpīga. Tomēr nevajadzētu, teiksim, pašreizajā situācijā uzreiz tad sākt vaimanāt, teiksim, mums būs jāsamazina ieņēmumi atsevišķās, teiksim, uzņēmēja darbības sargās, jo nodokļi pieaugs, vai atkal, teiksim, mums izdevumi budžeta pusē būs strauji jāsamazina. Tas nenozīmē vienmēr sliktas lietas. Manuprāt, tā būtiskākā lieta ir saprast to, ka šīs dienas lēmumi attiecas ne tikai uz šodien, tie attiecas arī uz vairāk kādu nākotni, un, lai mēs pieņemtu šos lēmumus tiešām pamatot un objektīvi, ir nepieciešams, teiksim, ar tādu vēsu prātu paskatīties uz esošo situāciju un saprast, kurā virzienā šī rīcība ir nepieciešama. Un, ja mēs skatāmies uz Latvijas pašreizējo situāciju, tad, protams, šis budžeta jautājums vienmēr dominē.
Ja? Tas ekonomikai pašlaik ir vājākais punkts. Un budžeta attīstībā ne tikai 2010. gadā, bet arī 2011. gadā vajadzētu būt tēmētāji uz to, ka mēs tiešām mēģinām samazināt izdevumus. Ja mēs skatāmies par nodokļu palielināšanu, tad šos nodokļus vajadzētu palielināt tajā jomā, kas netraucē eksportam un konkurētspējai. Un trešā būtiskā lieta ir pieņemt šos lēmumus tiešām ar ilgtermiņu skatu. Ja, neraustīt to ekonomiku ar ļoti lielu nenoteiktību, jo galu galā šī nenoteiktība nozīmē lielāku bezdarbu, nozīmē krietni sāpīgāku krīzi. Paldies!